un tad bērns aiziet projām, varbūt viņš nekārtos manas. Ok, bet tagad viņš pie televizora nav. Un tad vēlreiz pie bērna tiks iet klāt un arī teica, ka, hei, tā kā mans tagad ir jāskārto. Un visu laiku monotoni vienu to pašu atkārto. Un šeit, tad, kad bērns, piemēram, ir piecēlās no tā televizora un aizgājis projām, tad arī var teikt, es zinu, ka tu gribēji skatīties, tev bija grūti piecelties, es lepojos ar to, vai priecājos vai forši, ka tu piecēlies un aizgāji. Un atkal tā kā bērnam negribējās kārtot mantas, arī bērnam teikt, jā, es zinu, ka tev ir tik grūti, tu negribējies darīt, man prieks, ka tu izdarīji. Bet visam vienkārši nokomentēt šādā veidā, un ar katru reizi būs arvien vienkāršāk, ar katru reizi būs arvien mazāk šī strīdēšanās, šī kliekšana, jo arī vecāki nesot tajā vidē, kur ir jākliedz, tiek airināta tā nervu sistēma, un tad, kad arī uz bērnu mazāk ir jākliedz, arī šī nervu sistēma nomierinās un ir vieglāk un vienkāršāk.